Sarunās jau mums izkristalizējās vairāk jautājumu, par kuriem mēs noteikti diskusijas laikā runāsim. Un tātad šī ciemu ainava. Vai tā ir salāgojama ar to neitrālo un ainavu aizsardzības zonu, vai tā ciema ainava ir kaut kas plašāks? Un kas tad ir ar to kultūra ainavu? Kā jau nu pat mēs dzirdējām, tie ir uzslāņojumi, tie ir 30. gadi, tie ir 70. gadi, tā ir šī diena, ko mēs redzējām klātienē. Kas tad ir šī kultūra ainava un ko mēs par to, kā mēs viņu kopsim, kā mēs viņu attīstīsim? Esmu Dāvis, ģeogrāfs, dabas aizsardzības plāna Sviedras Nacionālajiem parkam ainava eksperts. Un tā kā man prieks pirmkārt, ka šeit ir cilvēki, kas zina, kas ir ainava, ka ainava nav tikai skats pa logu vai uz jūru, bet gan primāri teritorija. Un mēs runājam par kultūra ainavu, kaut gan Latvijā ir ļoti maz teritorijas, kas nav kultūra ainava. Nu, var teikt, jāmeklē ir kaut kādas cilvēka neskartas dabas nostūrīši. Un, jā, man prieks, ka mēs runājam par šo tēmu. Un, protams, Lībiešu krasts ir unikāla vieta Latvijas mērogā gan ar kultūra ainavu, gan ar dabas ainavu un daudzveidību. Un izskanēja jautājums pirmkārt, vai jāglabā, vai kam ir jāsaglabā šī kultūra ainava. Un tad pirmkārt, tie noteikti nav vācu vai holandiešu turisti ar kemperiem, es teiktu, bet tie esam mēs paši. Un ar to būtu jāsāk, ka tās ir, par to ir jādomā pirmkārt, lai būtu kam glabāt kultūra ainavu. Otrkārt, kāda būs tā kultūra ainava? Es esmu Anete, es esmu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte, strādāju dabas aizsardzības plānā. Un es varu pateikt no sava viedokļa, kas ir šīs kultūra ainavas tā bioloģiskās daudzveidības komponente. Tātad tie ir zālāji, jeb pļavas, kas ir vēsturiski veidojušās ciemos un kas var veidoties, kā jau arī Gunta minēja, Maruta minēja, tad tikai cilvēka darbības ietekmē. Šeit Ziemeļkurzemes krasta ciemos šīs pļavas, viņas ir barības vielām nabadzīgas pēc savas būtības, bet ar tādu īpatnēju sugu sastāvu. Un šīs pļavas viņas veidojas, ja cilvēks pļauj un novāc. Vai pļauj un gana, vai gana un apļauj un tā tālāk. Tad tā galvenā komponente, kā šī ainava ir izveidojusies, ir tā, ka cilvēki funkcionāli izmanto tās pļavas, nevis tikai pļauj kā mauriņu reizi nedēļā un turpat to visu arī atstāj, jo tad tas ir vienkārši mauriņš, kurš neatšķiras šeit, jūrmalā, Mārupē un tā tālāk. Un tas veido gan šo sugu sastāvu, gan bioloģisko vērtību, gan arī to ainavu, kas ir diezgan plašas pļavas, kuras šobrīd var redzēt šur tur vēl saglabājušas, bet ļoti daudz, kur viņas ir aizaugušas, bet viņas būtu atjaunojums patiesībā, ja būtu tāda vēlēšanās un iespēja un apņēmība. Taču tur ir vajadzīgs ne tikai cilvēks, kas dzīvo tajā pļavā, bet tur ir vajadzīgs arī lops, kas apēd, jo citādi tas ir pierādījies pilnīgi visās dabas teritorijās, kur mēs esam strādājuši, un tādu ir ļoti daudz. Ja tur nav uz vietas noņēmāja šai zālē, tad šī ainava ar pļavām arī pazudīs. Šobrīd pa visu to piekrasti ir vienas lāžas ar dažām aitām, kas tur klīst un kaut ko apēd, un viss vairāk arī nav, jo tas īsti nevienam ekonomiski nav izdevīgi, un tāpēc arī tā ainava iet bojā, un viņu var uzturēt tikai vai ar ļoti lielu apņēmību, vai ar kaut kādiem atbalsta maksājumiem, ar kuriem arī ir milzīgas problēmas, jo šobrīd šī administrēšana viņa nav pielāgota tādām mazām teritorijām, šiem piekrastes biotopiem. Līdz ar to tas viss ir tāds arī, kā Dāvis teica, pašu rokās, bet arī būtu labi, ja pašiem būtu tā izpratne, ka, lai saglabātos zālājs, viņi ir jāpļauj un jānovāc vienreiz gadā vai divreiz. Mārcis no Ventspils novada. Es varu kļūdīties, bet pirms 100 gadiem ciems pie jūras bija praktisks izdzīvošanas jautājums. Pludmales ainava, tie bija zvejas rīki, laivas, airi, tīklu žust. Tas pats pagalmā, tie bija lopiņi, lai varētu izdzīvot. Tur
mēs noteikti varam ticēt, ka domāja par ainavu, bet ainavu veidojās vienkārši no praktiskām lietām. Tiem lopiņiem bija kaut kas jāēd, un tā viņš ir izveidojies. Šī brīdī, lai izdzīvotu vai lai labi justos, ir mazliet kaut kas cits cilvēkam vajadzīgs. Tad, droši vien, kaut kādas korekcijas nāk līdz tam visam. Tas uzsāņojums. Arī. Un tad, kas mums ir svarīgi? Vai mēs atgriežamies kaut kādā, cik mēs varam atgriezties un to izdarīt? Jo arī, teiksim, tās pļaus mitrās, tie lopi tur ēda, bet mūsdienās tā zāle jādabū ārā ir, jo tie lopi tur nav. Un tad atkal kāda tehnika, kā mēs to darām? Un ja mēs darām, tad cik lielā apmērā? Es vēlreiz domāju pastīties to jautājumu. Es domāju, ka tas saglabāšanu tie aizsardzības pasākumi nenodrošina. Kā Jūris iepriekš minēja, ir vajadzīgi ļoti mērķēti noteikumi, no kuriem pat tiešām ir, kuri pat tiešām darbojas. Un runājot, piemēram, tādās jau arhitektūras kategorijās, man liekas, krāsas nedarbojas, jo jaunās mājas vienmēr ir savādākās proporcijās nekā vēsturiski viņas ir bijušas šīs te būdiņas un šīs te zemās mājas. Līdz ar ko, manuprāt, to apbūvi varētu mēģināt tā kā uzlabot, atrodot tādus ļoti būtiskus, bet raksturīgus parametrus, kuri ir jāievēro un ar kuriem tad var izvairīties no kaut kādiem tādiem ļoti netipiskiem un nepiemērotiem. Bet es saprotu, ka tas nav vienkārši, jo šīs te jaunie arī būvnoteikumi ir aizvien brīvāku vaļu ļauj mazām būdiņām, un tas vienkārši ir tā kā kailgliemeži Spānijas apmēram. Kaut kas uz to pusi. Kultūra ainava, tas noteikti, tas jau pats no sevis tas termins izsaka to, ka būtībā to ainavu veido šie cilvēki. Un katrā periodā tā ainava ir savādāka. Un principā kultūra ainava tādā šī, klasiskā lībiešu ciemā, arī labi pieņemsim tie paši 20. 30. gadi līdz 2. pasaules karam. Jebkurās situācijā nav nekāda savienojuma ar dabas aizsardzību šiem te plāniem, jo tur ir, kā mēs redzam vēsturiskos fotoattēlos, ir ļoti maz koku, ir tīri, ir viss, principā liela daļa no tiem biotopiem, kas izveidojušies tāpēc, ka cilvēks vairs neko nedara, tad principā tādā kultūra ainavā viņi vienkārši nebija. Ja? Un līdz ar to ir tā, ka bieži vien ir šī te problēma, kas ir primārs dabas aizsardzība, kultūra ainavas aizsardzība, arhitektūras aizsardzība. Tas ir ļoti daudz, kur tas ir tādā pašā Kuldīgā, pieņemsim, kur neļauj zāģēt kokus, kas ir ieauguši pašsējā pie pamatiem, tāpēc, ka ir izaudzis vecs kociņš un nedod Dievs, viņš vēl ir ozols, kas mums vispār ir tā kā svētais koks, vienalga kāds viņš ir, kroplis vai līdz ar to ir tāda dilēma, bieži vien arī likumdošanā, kurš tad likums ir svarīgāks un kurš tad ir svarīgāks, tas arī rullē pēc savas būtības. Un šobrīd, manuprāt, kultūra ainavā ir svarīgi izskaust šajā apbūvē pilnīgi svešus elementus. Mēs neatgriezīsimies vairāk pie tās kultūra ainavas, kas ir bijusi, kā es teicu, līdz 2. pasaules karam pieņemsim, bet izskaust pilnīgi svešus elementus, kas traucē šo te vismaz kaut kādu tādu homogēnu uztveri šīs te kopējās telpas. Ja runājam par ainavu, ja runājam par būvēm, tad es gluži nepiekrītu Miķelim par šiem te toņiem. Tas pats, teiksim, krāsas parādās 19. gadsimta beigās lībiešu ciemos un tas pats dzeltenais okeris, kas visu laiku gājis cauri, droši var iet cauri. Tas tāpat kā apmēram Zviedriem sarkanais iet cauri. Bet tas ir cits stāvs. Bet tas, kurā situācijā tas ir komplekts. Tas ir komplekts, toņi ir komplekts. Tas nav atraujams no šīs tā ainavas.
Jo katrs pateiks, ka tas, kas plāno kaut ko dara, ka dzeltenais vai sarkanais ainavā darbojas pilnīgi savādāk nekā pelēkais, pieņemsim, tonis. Jā, es esmu Aldis Pinkens, man pieteica, ka Talsu novada domas deputāti, bet patiesībā es šeit vairāk esmu, gan šeit, gan arī līdzīgos pasākumos, es šeit vairāk esmu kā kolcnieks, kā Kolkas pagasta iedzīvotājs, kā cilvēks, ka man ir svarīgi, kā šeit izskatās, kā šeit dzīvot un ko šeit darīt. Un tādēļ, ja mēs runājam par to jautājumu, vai ciema ainava aizsardzības neitrāla zona nodrošina lībiešu krasta kultūra ainavas saglabāšanu, tas jautājums ir radies no dabas aizsardzības normatīvu aktu regulējuma, ja, kas patiesībā daļa, protams, tātad tur šīs ainavas ir noteikts. Manuprāt, tas regulējums, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, viņš ir pietiekams un neitrālā zonā pat, es teiktu, samērā brīvi mēs varam dzīvot un darboties Slīteres Nacionālā parka robežās, kas ir viss Kolkas pagasts. Ja. Tas, kas liek uzdot to jautājumu, vai to atbild tā kā pavilkt pa Sandru uz kultūra ainava, to īsti dabas aizsardzība, tā noteikti ir tāda sadarbība ar šīm te dabas aizsardzības prasībām, bet fakts ir tas, ka tā ainava mainās, to rada vai veido vai pārveido cilvēki, kas šeit dzīvo un kas šeit dzīvo dažādos laikos. Man liekas, ka nepareizi būtu sagaidīt, ka viss Kolkas pagasts ir iekapsulējies tātad 100 gadu vecā skatā. Tas nav iespējams ne no dabas viedokļa, ne arī no tā visa pārējā skata. Ir ļoti, es tiešām ļoti priecājos par to, ka Kolkas pagastā ir faktiski cilvēki, īpašnieki, zemi īpašnieki, māju īpašnieki, kuri cenšas saglabāt to skatu, cik tas vien ir iespējams, ja tā māja vai īpašums ir vēsturisks, lai viņš tāds arī paliktu, nevis nonest visu pa tīro un taisīt visu no jauna pēc savu prātu, bet tiešām mēģināt saglabāt to, kā tas ir bijis, piemēram, es saku, pārskatāmā un nosacījā pagātnē 100 gadus iepriekš. Tas ir lieliski, ka mēs to darām, bet vienlaicīgi jāsaprot, ka to ainavu mēs veidojam. Tas nozīmē, ka ja mums šobrīd ir aktuālas mazas mājiņas pa 25 kvadrātmetriem, lai mēs šeit justos piederīgi, ja īpašnieku pēcteči saprot, ka viņu vajadzība šajā brīdī ir kaut kāds risinājums ar šādām mazām būvītēm radīt, mums ar to kaut kā ir jārēķinās, jo to nevar liekt. Tas var nepatikt, bet tas šī brīža, tā ir kultūras daļā. Jā, paldies. Man dzirdot jūs un pirmo to loku izejot, ienāca prātā Lauksaimniecības universitātes mežsaimniecības profesora teiktais, ka jūs varat nedarīt neko un mežs te būs, jo tā ir agresīva struktūra. Līdz ar to pirmais jautājums. Es neesmu pārliecināts, ka tas tieši jautājums, bet es šeit atbraucu. Mēs ar Janušu atbraucām faktiski ar vienu domu, ar vienu iemeslu saprast ainavas un kultūra ainavas saglabāšanas attiecības ar Slīteres dabas parku. Un normāli it kā šīs divas puses vajadzētu būt kā podeņš ar vāciņu, tur skaistu deju un mīlestību un dziļu izpratni, bet man par prieku un izbrīnu vairums runātāji tieši par to arī stāstīja, kā pārliecīga dabas sargāšana un kontrole posta kultūra vēsturisko ainavu, un tur, kur ir bijušas ganības un daudzveidīgās pļavas, un nekas nav drīkstēts darīt, piepeši ir kārkli, un pēc tam ir augšņi, un pēc tam vairs nav nekas, un ir brikšņi. Un mans jautājums ir tiešām, kurš ir pirmais vista vai ola, un pēc manas tādas stipras pārliecības, ja mēs cienām savu vēsturu un lībiešu krastu un kultūru, īpašniekiem ir jāļauj šī ainava sargāt un darīt un tīrīt, uzturēt un kopt, jo tas Raimonda Paula plats vāciņš ar Jāņa Petera vārdiem, kur ir tie kalniņi un birstaliņas un vēl ezers, tas ir cilvēku rūpīgi darba rezultāts, nevis tāds fanātisks dabas sargāšanas rezultāts. Paldies, es nezinu, kam tas jautājums bija adresēts, varbūt Dacei Sāmītē, kurai vajadzēja droši vien sēdēt šeit. Labi.
Labi. Paldies liels organizatoriem, jo mēs inicijējam, ka šāda veida projektu vajadzētu pieteikt, jo gan saistībā ar dabas aizsardzības plānu un visiem citiem procesiem šī diskusija ir ļoti vajadzīga, un arī mēs saprotam, ka divreiz vienā upē neiekāpsi, un mēs nekad neatgriezīsim to, kas ir bijis, bet kamēr ir Slīteres Nacionālais parks un kamēr tur likumai valdība definējas, ka ir jāsaglabā kultūra ainavu, tad mums arī ir jāsaprot, ko mēs ar to gribam panākt un kā mēs to panākam. Protams, ir pavisam vienkārši iespēja likvidējam Nacionālo parku, veidojam dabas liegumu kā ovīšos un aizmirstam par kultūru ainavu un saglabājam dabu. Bet es jau Baibai Šūcenai arī teicu, 20 gadus strādāju šeit. Šajā 20 gadu laikā neviens zemes īpašnieks nav vēlējies atjaunot pļavu zālājus. Visi ir nākuši ar domu apbūvi. Nav iesniegums bijis arī no jums. Jūs jau to arī zināt. Jā, tā kā, un šeit vēl ir mazliet cita lieta, par ko diezgan maz runāju šodien, piesauca krastkāpu aizsardzības likumu, bet tāds eksistē, un tas nav tikai Slīteres Nacionālā parkā, un tur ir diezgan stingri nosacījumi. Skaidrs, ka, jā, es nezinu, kopš otrā kara nekas nav darīts, šajā brīdī ir mežs un atmežošana krastkāpu aizsardzības, lai ir ar ikreizēju ministru kabinetu rīkojumu. Tas vairs neatiecas tikai uz Slīteres Nacionālo parku, bet uz visu valsti. Tā kā, jā, par šo mēs runājam, un arī pagājuši, kad bija Lībiešu tautas namā diskusija par kādu varētu būt nākotni šiem ciemiem. Tas ir ļoti būtiski, kā šo definēt, un normatīvi akti, īsāk sakot, deleģē pašvaldībai šo nosacījumu, kā ieviest tieši apbūvē šo kultūra ainavu. Un šeit daudz diskutēts, kāpēc ir ainava aizsardzības zona, kāpēc neitrālā zona, vienkārši var pastāstīt, jo ainava aizsardzības zonā galvenais ierobežojums ir īpašuma dalīšana, tātad ne mazāk par 2 hektāru. Tas ir domāts, lai saglabātu šo tradicionālo viensētas apbūvi. Un savukārt neitrālā zonā pašvaldībā ir brīvas rokas, kā dalīt īpašumu, cik smalki un cik blīvu apbūvi. Tā kā principā vairāk nekā cits aprobežojums nav ainavas zonā. Paldies! Mārtiņsons no Pitrēga pupuķiem. Kā jau es teicu, es sev uzskatu par 4. vismaz paaudzē par pitredznieku, jo mani vecvecāki ir no Pitrēga nākuši pa tēva līniju. Un tālāk senču leģendu vēsturi bijuši igauņi no Sārēmā salas. Ja? Es nezinu, vai ar to man jālepojās vai jāpārdzīvo, bet tas jautājums tāds, ka jā, es pārstāvu nosacītā iedzīvotāja pozīcijas, ja? Un tad mēs redzam, ka principu līmenī 6 vai 5 vai 7 nozares speciālisti, kur katra grib realizēt savu ideālo vīziju. Ja? Viņi tā stāsta par to, kā būtu labi, bet ar to visu būs jādzīvo mums, tiem, kā saka, krasta iedzīvotājiem, kur grib vai kaut ko atjaunot, saka, nodevu senču piemiņai. Un tad vajag arī pastīties no mūsu pozīcijām, kā mēs tās visas daudzās prasības varam salikt kopā. Ja? Dabas aizsardzības prasības, abūs vadlīnijas, varbūt vēl arhitektu ideālās vīzijas un tā tālāk. Ja? Un ka veidojot katru savu ideālo vīziju, jāsaprot, lai tas gala produkts būtu realizējams. Un realizējams, es pat gribētu teikt, pašrokām. Ja? Nevis piesaistot dārgus nozares profesionāļus un tālāk, jo beigās tas būs tas mehānisms, ar ko piekrasts iedzīvotāji, vai precīzāk piekrast tiks atbrīvot no iedzīvotājiem, kuriem šeit ir kaut kāds sentiments. Ja? Un tieši tie jau ir tie, kas sargā šo kultūru vēsturisko ainavu. Te jau pieminēja lietuviešu piemērs tur. Ja? Viņam ir pilnīgi vienalga, viņš nopirka zemi pie jūras, jo viņiem ir 80 km jūras robeža, te ir 500. Ja, te pa lēto nopērk zemes gabalu, uzbūvē to, ko viņš grib uzbūvēt. Un kā jau bijuši gadiem, viņš sēž uz slieksni un šauj visiem virsū, kas nāk kaut ko stāstīt. Tāds bija panorāmas sižets. Ja? Līdz ar to ir viena lieta, ir ideālais skatījums, un realitāte ir tur ārā. Ja?
Un tas, ko mēs gribam it kā to kultūru ainavu saglabāt, to jau ir veidojuši tie cilvēki vienkāršie, ja, kuriem bija gan ierobežots laika, gan materiāla resursi. Ja, un tas viņu tas būvs ir tas, ko viņi darīja pamatā pašu rokām. Ja. Kāpēc ir guļbūvs? Tāpēc, ka nebija ar ko viņus sazāģēt. Ja. Un tad, kad parādījās koku materiāli, teiksim, koku apstrāde, koku zāģētājs, tad arī tie dēļas parādījās. Ja? Kad parādījās lētas naglas, lētas zelts izstrādājumi, tad arī sāk naglot. Ja? Līdz tam tapoja. Tā kā realitāti jau neviens un ekonomisko faktoru neviens jau nav atcēlis. Ja? Kāpēc bija šie šīferi? Kāpēc lika paps jumts? Tāpēc, ka viņi bija lēti. Kāpēc tie paši zviedri liek paps jumts? Tāpēc, ka viņi bija lēti. Ja? Tāpēc, ka tas Svensons nevarēja atļauties likt tos dakstiņu jumtus. Ja? Kāpēc tie lībieši būvēja galā vēl viens tās mājas, ja tā var teikt? Tāpēc, ka tā jaunajai ģimenei nebija cita iespēja, kā nodalīties no večiem. Ja? Dzirdējām dažādas viedokļus, arī secinājumus. Tātad lībiešu krasta raksturīgā arhitektūra un krāsu palete. Kas tad ir šī raksturīgā arhitektūra, kas tad ir tā krāsu palete, mēs jau pieskārāmies, jo tas iet pilnīgi kopā ar ainavu, vai tā ēka un kā izskatās ainavā, vai šī ēka. Jo ainava pēc būtības ir ļoti subjektīvi vērtējama. Tas, kas vienam patīk, tas otram nepatīk. Vienam patīk jaunaudz, otram patīk pieaudzis mežs, trešam patīk klajš lauks un zāliens. Tā kā šī ainaviskā izjūta katram ir subjektīva. Un tāpēc, kas tad būs tā lībiešu krasta raksturīgā arhitektūra ainavā un kā to nodefinēt? Jā, ja mēs runājam par kultūru vēsturi, es domāju, tas mums visiem ir samērā skaidrs. Tas apjoms, divslīpu jumti, dabīgie materiāli, tas ir tas, kā tas ir bijis līdz šim. Un visticamāk mums, ņemot vērā savas iespējas, vajadzētu censties atdarināt vizuāli, tīri vizuāli, jo tāpēc, ka, teiksim, dabīgie materiāli tādi kā šis šindeļu jumts, tas ir dārgs prieks, tas nav tā, ka būtu ļoti lēti vai ērti šādiem materiāliem sadzīvot vai dabīgā koka apšūma dēļ un tam līdzīgas lietas. Ja? Respektīvi, ja mēs gribam, lai šeit izskatās tāpat, kā izskatījās 100-150 gadus atpakaļ, tad mums ir jāturas pie šādām pamatformām. Jo faktiski visa piekrastes, domāju, izņemot šo te lībiešu tautsnām 39. gadā, visa ir tāda bijusi. Bet tas, kādam tam būs būt, es teikšu, šeit ir lielā mērā ļoti interesants jautājums. Tas visticamāk šeit izskatīsies tā, kā mūsdienu arhitekti mēģinās vai vēlēsies izpaust to savu redzējumu par to piekrasti un šo te jauno būju īpašnieki to savu izpratni atnesīs par to, kā viņi domā, kā šeit būtu jāizskatās. Pašvaldība pa vidu noteikti ar saviem noteikumiem, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, ar kādām vadlīnijām varētu virzīt uz vienu vai uz otru pusi, kādus limitus mēs ļaujam. Gan augstumos, gan apjomos, gan arī šo te sētu pagalmu iekārtojumus tā tālāk. Bet es katrā ziņā jau vēlētos, lai tas skats, kopējais skats, vidējais nepazustu. Ar to iespēju attīstīties. Bet es saku, šeit ir ļoti interesanti, kā arhitekts skatīsies uz šiem jautājumiem, it īpaši lielākām mājām vai tām, kurām vajadzīgs būvprojekts. Tur rezultāts nebūs tāds, ko īpašnieks pats uzzīmē uz rūtiņa lapas. To visu mums atnesīs mācīti, kā saka, speciālisti. Es gribētu teikt, ka no sākuma jānoformulē, kas tas tāds ir, kas ir bijis, teiksim kāda ir tā apbūve, kāda ir dārza, kas ir vispārējais, un tad mēs skatāmies, kur mēs, teiksim, ir tas teiciens, divreiz vienā upē neiekāpsim, divreiz vienā arī ainavā mēs vairs neiekāpsim. Bet te gluži nav tā, kā iepriekš teikts, ka kaut kas ir sarežģītāks vai nesarežģītāks. Pieņemsim, ir māja, kuru apšuja ar dēļiem, un tad šos dēļus mēs apstrādājam ar kaut kādu, teiksim, nosacīt, teiksim, ar pinoteksu brūnā tonī. Ja? Un šeit ir izvēles iespēja.
varbūt nevajag apstrādāt, kā to darīja lībiešu priekšteči, nevis apstrādāt. Jeb, teiksim, ir citas stāsts nokrāsot māju vienā tonī vai citā tonī. Tepat nav cenas atšķirība, tur ir tikai šīs te identitātes. Es pastāstīšu vienu piemēru no 95. gadā. Es pirmo reizi biju Zviedrijā un tādā restaurācijas nometnē, kur, var sakot, cilvēki, kas grib savas mājas kārtībā, viņi sabrauc kopumā un speciālisti viņus tur māca. Teiksim, tās pamatlietas, tur logus, tur fasādes, krāsošanas. Un bija atbraucis viens pāris no Zviedrijas ziemeļiem. Vīrs bija vācietis, kas jau ilgstoši dzīvoja Zviedrijā, un sieva ir zviedriete, un viņus bija deleģējis ciems, lai iemācītos to visu, kā tur pareizi rīkoties ar tām mājām. Un tam vācietim uzprasīja, kā tad jūs kādā tonī jūs krāsosiet to māju? Viņš saka, protams, kādā tonī, sarkanā tonī, tāpēc, ka visi Zviedru mājas ir sarkanā tonī. Ja? Tas ir tas, kas pietrūkst mums, jo mums ir hauss galvā. Mums nav kaut kādas tādas kopējās identitātes konkrētā reģionā, un ir ļoti mazas atšķirības, pieņemsim, mums parādīt Kurzemes kaut kādu konkrēto nogabalu ar vidzemi, gandrīz nevarētu atšķirt. Mums ir jau pazudušas reģionālās īpatnības. Vienīgais mēs vēl varam atpazīt Latgali un pārējais, bet mums strauji izzūd reģionālās īpatnības. Pieņemsim Liepājas pusē, kur ir tā saucamie Lagūnas ezeri, tur vēsturiski vienmēr bijuši sekti jumti ar niedrēm, jo riedas turpat blakus bija un ar niedrēm sedza jumts. Tas pats notiek Dānijā šajos reģionos, tur ir niedru jumti, tāpēc, ka tur blakus ir šī mitrāja, kur var iegūt niedres. Vācijas ziemeļu daļā ir tieši tas pats, tur ir reģioni, kuros jābūt niedru jumtiem, tāpēc, ka tur ir niedri. Tas ir tā zaļā pēda, ka mēs turpat blakus pļaujam un to pašu liekam uz jumta virsū. Latvijā tas neeksistē un tas nedarbojās, un tas nav iestrādāts likumdošanā. Ja būtu likumdošanai iestrādāts, ka jums jāizmanto tas materiāls, kas te pat tūmā ir, tad tas būtu pilnīgi kaut kas savādāk. Neparādītos šita slānekļa jumti, kas ir atvesti no Francijas vai no Vācijas par dārgu naudu. Ja? Līdz ar to ir tā, ka te ir izvēles iespējas, bet jebkurā situācijā šos te vadlīnijas jāstrādā profesionālim. Jo parasti cilvēks, tā kā jūs pieņemsim runājat par tām naglām, jūs zināt, kad sāk apšūt, pieņemsim fasādes ar naglām, kad parādās naglas? Nē, tad 1881. gadu konkrēti zināms, kad Liepājas drāžu fabrikā sāk rūpnieciski ražot naglas. Jā, un tad arī parādās skaidas, pieņemsim, nevis šindeļi, bet skaidas, pieņemsim. Ar ko atšķirās skaidas no šindeļiem un no lubām? Jūs varat pateikt, nevarat pateikt, tāpēc, kā skaidas ir plēstas un šindeļi ir plēsti, un lubas arī ir plēstas. Viss ir plēsts materiāls. Tur jau tā lieta, ka nevar atšķirt. Bet te ir tā, ka principā speciālistam jāsaliek tas pa plauktiņiem. Bet, protams, ir jāsaprot arī vietējā situācija. Un neviens negrib izveidot kaut kādu revolucionāro situāciju, ka, teiksim, ir visi uz vietas ir krasi, teiksim, tur pret to. Ja? Un tas ir darbs būtībā sabiedrību. Es pastāstīšu citu piemēru, kā mums bija ar Vecaucas muižas parku, jeb dārzu. Vecaucas muižas dārzs ir Lauksaimniecības universitātes īpašumā. Un mums uzrunāja Vecaucas muižas šī pārvaldniece izpētīt šo parku un izveidot, teiksim, nosauksim viņu par restaurācijas atjaunošanas projektu, parka. Mēs tā ļoti dīvaini, jo ir Lauksaimniecības universitāte, tur sagatavo ainavu arhitektus, un tur ir pilns ar visādiem speciālistiem un pārējais. Viņš saka, nē, viņiem tas neiet, viņam neapmierina tas, jo tur sagatavo mūsdienu ainavu arhitektus, kuri no tā neko nejēdz. Viņi nāk, saliek kaut kādas mazās arhitektūras formas, sastāda kaut kādas tūjas un vēl kaut ko. Un mums bija tāda situācija, ka mēs izpētījām to dārzu un konstatējām, ka tur atkal, kā es tev iepriekš teicu, apmēram 70% jāizzāģē. Un kas jāizzāģē? Jāizzāģē
padomu laikos sabāstās introducētās sugas, kuras tur slikti aug. Tur iebāzt kaut kāda ļoti vērtīga it kā krūmiņa vai kociņa, kur mitrājā vispār neaug, kur ir kropli un pārējais. Un mēs rīkojam apmēram 3-4 pasākumus, kur stāstījām cilvēkiem, kas ir jādara, kādā veidā, rādījām piemērus. No tās pašas, pieņemsim, Potsdamas no demokrātiskās Vācijas bijušās teritorijas, kā tur dara, kā vācieši dara. Kā zviedri dara, teiksim, ka viņi izstrādā parkam 50 gadu kopšanas plānu, 50 gadu, kur neatkarīgi no tā, vai tur nāk sociālisti, komunisti vai anarhisti, tas plāns tiek realizēts. Ja? Viss šīs lietas. Tur bija cauri padomu laikos izdzīts celiņš no punkta A uz bērndārza, kuru nolikvidēja. Un saprotiet, un tā zāģēšana notika ne jau vienas dienas laikā. Tas ir kaut kādi 5 gadi, pa drusciņā izņem ārā koks. Un šobrīd cilvēki ieraudzījuši pilnīgi citu dārzu, pakāpeniski, bet runājot ar šo sabiedrību, stāstot viņam, rādot piemērus. Vislabāk iedarbojas piemēri no ārzemēm, protams, ne jau mūsējie piemēri. Ja? Un līdz ar to ir tā, ka darbs ar sabiedrību, bet te jābūt tai ieinteresētai personai, kas organizē šos te pasākumus. Ja te ir uz vietas, tad var braukt un stāstīt, un, teiksim, ir kompetentas personas par laikmetīgo arhitektūru, par šo Bauhaus principiem, par izmantošanu, par tradicionālo būvniecību. Un ir tāda situācija, varētu, piemēram, ideālā situācija, ka jums ir kaut kāda grāmatiņa, kur ir, pieņemsim, 5 žogu veidi, un neparādās neviens arhitekts, neviens no būvvaldes, jūs paši, kā kopiena, izvēlēties kaut kādu no šiem veidiem un paši šos žogus atjaunojat un paši to visu darat. Tas ir tas pats ideālākais princips. Un tā ir tā izglītošanas un tāda pakāpeniska iešana. Ja? Bet mums jau ir tas, ka mums ir pašvaldība ar saviem plānošanas dokumentiem, beidzās plānošanas dokumenti un tālāk nekas vairs neturpinās. Ja? Un tas ir tā lielākā traģēdija. Ja? Un runājot par to pašu Zviedriju, pieņemsim, tur visu laiku uz to sabiedrību pilina. Teiksim, tā kā pieņemsim, tas Putins stāstība. Mēs tur pieceļamies uz kājām, no ceļiem, tur vēl. Un pašās beigās tur arī tiešām domā, ka tu esi supernācija un piecēlis kāju un tu ir pakļauts visu pasauli. Ja? Tas pats arī sabiedrība. Ja? Tas nav ļauni domāts, bet principā, ja jums, tad to zina visi. Bet šobrīd jau ir sabiedrība ir maz izglītota, nezinoša masa, ja, kura pati kustās pa labi, pa kreisi, kāds viņas izglītības līmenis un izpratne par skaisto. Klausoties, sāk šķist, ka vienmēr kaut ko izvēloties vienu būs pretēji argumenti, kāpēc nē, jo arī runājot par to arhitektūru, raksturīgo arhitektūru, kurš tagad man pateiks, kura ir tā raksturīga arhitektūra? Tā pirmskara, tā jaunsaimnieku, vai tā funkcionālā, vai tā, kas top tagad tur no tiem gāzbetona blokiem, kas ir gāzbetona bloki un viļņotais skārda jumts, kas ir vispieejamākais materiāls tepat Kuršos. Un tas ir tas, kas patiesi veido mūsdienu šo te cilvēku. Jā. Tā kā es varētu vienīgais padalīties varbūt ar to tādu mūsu skatījumu. Pirmā skolas dienā mēs gājām uz Brīvdabas muzeju, un tieši tas arhaisko to ēku un ēku detaļu raksturīgās iezīmes, mēs viņas mācījāmies skolā, un veidojot mūsu moderno šodienas arhitektūru, mēs mēģinām šos materiālus un detaļas veidot tā, lai viņām būtu kaut kāda saruna ar to vēsturisko atmiņu. Bet jūs piekrītat tam, ka arhitekti lielā mērā veido gaumi, veido priekšstatu un veido šo vidi, kur ienāk mūsu ainavā? Bez arhitekta nevar uzbūvēt tādu palielāku māju, tikai būdiņu var. Jāizvēlās arhitekti.
varbūt to bagāto iebraucēju vasarnīcas varbūt arī ir kaut kādā ziņā, tas nav varbūt sliktākais stāsts, jo tur vismaz tiek algots arhitekts, un arhitekts vismaz kaut kādā mērā mēģina iekļauties šajā vēsturiskajā kultūra Arhitektam vidē. jāveido arī ārtelpa, un tā ārtelpa ir tā, ko vienkāršais cilvēks, kurš iebrauc vērot, viņš vēro ārtelpu, viņš nevēro iekšpusi ēkai. Viņš vēro šo ārtelpu, kur daļēji ir publiska, jo es viņu redzu. Tātad šeit ir tā, ko tad mēs liekam tajā ārtelpā un kā tad veidojās tā vide. Atkal es varu pateikt, piemēram, Pitraka pieturai fasādes dēļ ir apstrādāti ar inovatīvu, zviedru tādu aizsardzības līdzekli, kas saucas organovudu. Tas ir principā, viņš izskatās tieši tāpat, kā no jūras izskalots, balināts parasts dēlis. Atkal mēs varam šo te materiālu neparedzēt. Mēs varam viņu izslēgt no kultūra ainavas, bet varbūt, ka viņš īstenībā kā materiāls ļoti ir raksturīgs tādam smilšainam, gaišam un tādam arī vēsturiski kā neapstrādātam, nopelēcējušam kokam. Tas ir tikai kā piemērs, cik ļoti, manuprāt, arī ir izaicinošs šis jautājums. Bet es domāju, ka tādi speciālisti kā Juris ir ļoti svarīgi un vērtīgi, lai no viņiem paņemtu tās raksturīgās arhitektūras iezīmes, kuras varbūt es pat nezinu, bet es ļoti tajos 3 slaidos ir kaut kas tāds, pie kā mēs visi varam pieķerties, un jūs varat to jumta malu izgriezt ar savu zāģi, kā jums liekas. Un kaimiņš izgriezīs bišķīt savādāku. Bet tas būs, tā būs piesaiste tam vēsturiskam raksturam. Par arhitektūru. Atkal atgriežamies pirms 100 gadiem. Cilvēku vajadzības vajag kur dzīvot. Palīgi ēkas lopiņiem saimniecības lietas nolikt. Un es pieņemu, ka tais laikos tāds atpūtas mājas nebija un viesinām. Visdrīzāk, pamatā. Šī brīdī, kas ietekmē atkal cilvēku vajadzības? Kāds grib klusi atpūsties, viņš jau uzreiz zina, ka viņš brauks tik nedēļas nogalēs vai tikai vasarā. Un tas ietekmē to arhitektūru, kā tā māja būvēt, apkures un viss tam līdzīgs vizuālais. Tad atkal uzņēmēja darbībā, es koncentrējos uz tiem 25 kvadrātmetriem, taisa tās mazās mājiņas, jo mans profils būs, ka daudz ģimenes nedēļas nogalē atpūtīsies uz tā manas gabala, lai cik viņš liels arī nebūtu. Vai es kaut ko būvēju lielāku. Un tas atkal ietekmē to arhitektūru, jo cilvēki grib nopelnīt ar kaut ko. Un tad jau ir tas, bet es noteikti esmu pārliecināts, ka kāds arhitekts spēj, lai ar kādām metodēm, bet ietiepīgi pasūtītāji pārliecināti par saprātīgām vērtībām. Ir arī bezcerīgi noteikti gadījumi, bet arhitektiem ir tā ietekme. Atgriežoties, varbūt mazliet arī sasaistot kopā ar iepriekšējo jautājumu par to raksturīgo kultūru ainavu un viņas krāsām. Es varbūt nerunāšu par māju krāsām un detaļām, bet par to, kas par to ārtelpu, ko Maruta pareizi teica, ka tas ir tas, ko mēs redzam. Un tad pirmais, kas to nosaka, ir zemes gabala lielums, un tas ir pašvaldības rokās zemes gabala lielums, un arī šajā gadījumā ainavu zonā šajos individuālo noteikumu rokās, kas nozīmē, ka, ja ir liels zemes gabals, tad mums ir māja, pagalms, mauriņš, un tad ir tā pārējā teritorija. Un tad tā ir tā pļava, kas daudz kur ir jau aizaugusi, un viņu patiesībā var atjaunot, un it īpaši aizsargājumās dabas teritorijās ir pat mehānismi un pieejams finansējums, ja mēs gribam atjaunot. Tā kā nav tā, ka viss, kas ir koki, viss ir uzreiz svēts, tā nav, un tam arī domāts ir dabas aizsardzības plāns, lai identificētu tās vietas, kur mums varētu būt iespēja atjaunot. Un tas veido to ārtelpu, kurā tad arī ir savas krāsas, kas mums šeit ir tās sudrabaini brūnās smilgas šobrīd un graudzāles, kas uz rudeni ir varbūt palikušas, vai arī tas ir būtībā tā ir vienreiz gadā tad pļaujama pļava, kas ir ziedoša līdz tam un ko ļoti labi ūšos var redzēt, kur Dženeta brīnišķīgi apsaimnieko ar arī šo te pļaušanu novākšanu. Tur var redzēt, kā tad varētu izskatīties ārtelpa tad, kad viņa ir nevis zaļš mauriņš un hortenzijas un rododendri, kas ir ērti kuršos nopērkami un depiņā un visiem patīk un tā tālāk.
Bet mēs, piemēram, šodien redzējām šo pašu Rīju nojaukto. Pie viņas kāpas nogāzē bija iesprausta nabaga hortenzija. Es nezinu, kurš viņu laistīs, ar cik spaiņiem ūdens, bet tas arī rāda varbūt to drusku neizpratni par to, kas ir iespējams un kas ir iederīgs un kas labi jutīsies šajā piejūras ainavā. Un, ja mēs runājam par kaut kādu regulāciju, es zinu, nevienam nepatīk, ka viņam regulē kā dzīvot, bet ja gribētu šo te, ko Zviedrānkungs stāstīja, to ideālo somu vai kādu situāciju, kur visiem vienādi žogi, var sākt arī regulēt, ko mēs stādam, kā mēs stādam, tad nevis fizokarpus, bet ceriņus, vai mēs ap šīm vēsturiskajām jaunsaimniecībām, vai tur ir jāievēro kaut kāds arī tas augu sastāvs, kas ir mūsu vecmāmiņu puķu dārzi, un tāds pārdomas vērts temats. Var arī to neregulēt, bet var par to domāt, arī paši iedzīvotāji kopieni var domāt un skatīties kopā, ko no jaunām tendencēm paņemt, vai arī tomēr mēģināt saglabāt to savu stāju, to savu raksturīgo ne tikai apbūvi, bet arī to visu pārējo ārtelpu. Paturpinot Anetes domu, man liekas, bet dabas aizsardzības plāns noteikti nav ne par dabas, ne par kultūra ainavas iekapsulēšanu. Mēs nerunājam, ka mums vajag viss, kas ir kā ir pašlaik vai bijis pirms 50 gadiem, tā saglabāt, vai tā būtu aizaugusi pļava vai, nezinu, labā vai sliktā stāvoklī esoša vecsaimniecība. Bet es tikai gribēju pateikt, es neesmu arhitekts, bet par tiem galvenajiem elementiem man uzdevums arī meklēt degradētās ainavas elementus, un es meklēju degradēto ainavu Pitragā, zivju cehā, neatradu. Mēs redzējām pieturu. Arī vasarā ļoti skaisti izskatījās. Meklēju Mazierbē robežsardzes teritoriju, arī neatradu. Bet, kas degradē žogi, betona žogi, mūra žogi, zaļi jauni dzelža žogi, degradē būvmateriālu, plasmasa dēļi un tādas lietas. Tā kā šādas lietas degradē ainavu, bet man prieks, ka pat relatīvi nesena vēsture tiek veiksmīgi saglabāta un atjaunot. Tā kā, visi vēstures posmi ir svarīgi, un tas no mums atkarīgs, kā mēs to spējam integrēt šajā kultūra ainavā. Jautājums par tām mazajām ēkām, ko jūs minējāt, kad saimnieks vēlās saimniecisko darbību. Jā, es gribēju pieminēt to, ka šie ciemati ir ļoti saistīti kaimiņš ar kaimiņu. Un jautājums ir par to, ka bieži vien jāņem vērā tas, ka to, ko viens uzskata par labu esam un attīstību, jo citam ļoti degradē to situāciju vai to ainavu apkārt. Un tās ir ļoti smalkas un jūtīgas lietas. Tas nav nekas slikts, tas vienkārši ir tā attīstība, kāda viņa veidojās. Un vienmēr jāatcerās šīs diskusijas un sarunas ciemā, jo es varu pateikt, es ienācu 90. gadu sākumā. Un tā pa īstam 90. gadu beigās, bet visu to laiku es biju Košragā tas jaunienācējs. Un man teica, jā, pēc 20 gadiem tev varbūt kāds te pieņems. Pagāja kādi 7, kurā vajadzēja ļoti atrast veidu, kā ar viņiem sarunāties ar kaimiņiem, kādu dialogu atrast, kādas diskusijas un arī parādīt savu darbu un attieksmi pret to vidi. Un tas parādīja to, kāda tā vide bija, kā viņa bija veidojusies, jo arī lasot, stāstot un klausoties viņu stāstus, šajos ciemos bija ļoti liela kopdarbība arī. Un šīs te attiecības savstarpējās, tur nekas nebija, viss ideāli nebija, tur nenotika, es nerunāju par kaut ko šausmīgi pozitīvu, bija arī kašķi un bija pretrunas un bija vēl kaut kas. Bet bija šī sadarbība un sarunas, un man liekas, ka tā ir viena ļoti būtiska lieta. Tā veiksmīgi nobeigsim to diskusiju ar to, ka galvenais ir sarunas, un es tomēr piemetinot, vakar es biju Cēsīs ļoti labā seminārā par pilsētu būvniecību senajās pilsētās ar kultūra vēstures piesitienu, un man ļoti pārsteidza, un es vēl neesmu iepazinusies, bet es jums visiem iesaku arī iepazīties, jo stāstījums bija ļoti labs par aizputes biedrību. Varbūt Juris pēc tam sarunā ārpus diskusijas jau varēs pakomentēt. Biedrība, kura ļoti sargā savu kultūru vēsturi, kura savu mantojumu ārkārtīgi augstu vērtē.
un tādējādi ar biedrības palīdzību ietekmē pašvaldību, liek pašvaldībai strādāt, liek pašvaldībai kustēties, un tādā veidā viņi savu koka apbūvi mēģina saglabāt un šo vērtību mēģina celt saulītē. Un tāpēc es ļoti ar cerību skatos uz košarku biedrību, kura var uzņemties šo sarunu, jo teritorijas plānošana, nerunāsim par telpisko, runāsim tikai par teritorijas plānošanu, ir kaut kādā tādā stadijā, kur vēl noteikti var iesniegt priekšlikumus. Un ja jūs rosinātu šo sarunu un attīstītu šo sarunu, tas visiem būtu tikai iegūms. Jā, es tikai gribēju pateikt arī lielu paldies par šo diskusiju un arī cilvēkiem no Košraga, jo mēs jau arī Slīterē par šo diskutējām, jo šis ir ļoti labs laiks, lai iesaistītos procesos, jo ir visi plāni atvērti un šeit jau piesauc papi, tā kā mēs strādājam arī papē un Nidā, Latvijas Nidā. Tad es gribēju pateikt, ka varbūt šīs sarunas arī nenovedīs tik tālu, kā tur ir situācija, kas ir eskalējusies ar to, ka vietējie, jau jāsaka latvieši, šķirosim pēc nacionalitātēm, burtiski visus detālu plānojumus, ko pašvaldībā apstiprina, iesūdz tiesā. Ja, tāpēc šajā brīdī, kamēr šie dokumenti ir apspriešanā, iesaistāmies visi ļoti aktīvi, jo pēc tam tie jau ir pavisam nopietni tiesas darbi, tāpat kā arī būvvalde jau tur ir uz prokuratūru aizvesta, tā kā sekojam procesiem. Paldies!